Es pastāstīšu vienu lietiņu svarīgu. Ja jūs to lietiņu apzināsieties, tad jums pazudīs konflikts ar pasauli. Protams, ka jūs tagad klausoties, jūs varēsiet viņu saprast, uztvert daļēji. Kaut kam piekritīsiet, kaut kam nē, jums tur prāts ārdīsies, kaut ko viņš tur izdomās. Bet tagad momentā jūs varat ar mani apzināties to izjust, piekrist. Vienkārši jums tas pazudīs. Ātri pazudīs. Pēc tam, kad jūs būsiet noklausījušies kādu laiku, varbūt efekts vēl būs, pēc tam viņš pazudīs. Ar šo atšķirās tas informācija no zināšanām. Zināšanas ir, kad tas jūsos iekšā ir kā jūsu daba. Jauns leņķis, ar ko skatīties uz visu. Viņš ir dabisks. Tās ir zināšanas. Informācija ir tad, kad jūs momentā iegūstat kaut kādu informāciju un jūs varat just, ka jūs kaut ko esat sapratuši, uzzinājuši, apzinājušies, bet jums pēc tam tas izkrīt un vecais uzturs modelis sāk strādāt, darboties. Tad lūk, par ko es jums gribu pastāstīt, ir par krāsām, par balto, par gaišo, par sauli, lai jūs saprastu, ka mēs esam tādā pasaulē, kur nav iespējams, ka ir viss tikai balts, gaišs un saulēns un spīdīgs un patīkams. Un kāpēc tas tā ir? Ja jūs paņemsiet baltu lapu, es jums parādīšu baltu lapu, kuras nekā nav. Pilnīga tīrība, šķīstība. Un iedomājieties, ka jums riņķī arī viss ir tāds balts. Ir viens krāsas tonis balts. Pamēģiniet uzzīmēt tagad Lūk, jums ir ar baltu krāsu jāuzzīmē uz baltas lapas. Daba, cilvēki, dzīvnieki, mašīnas. Jums ir jāatveido emocijas vēl līdz kaut kas. Jūs varēsiet to uzzīmēt uz baltas lapas ar baltu krāsu. Vai caurspīdīgu krāsu. Varbūt varam pielikt tonīšus klāt, tādus gaišos, dzeltenos, spilgtos gaismas toņus, gaišos, un tad viņos jūs uzzīmējat to visu. Un pamēģiniet tur atveidot, kā jums sanāks. Sanāks pilnība tāda, spilgtums. Un tagad paskatieties uz savu telpu, kur jūs atrodaties, vienalga, kura telpa tā ir, tā varbūt. Jūs varbūt ārā kaut kur skatāties telefonu vai mājās vai ofisā vai vēl kaut kur mašīnā. Pilnīgi nav svarīgi. Vai tajā telpā jums ir viena krāsa vai jums ir daudz dažādas krāsas un toņi. Un vēl jūs varat paskatīties, kuras krāsas toņi jums predominē tajā jūsu telpā. Ja mēs tagad paņemam tādu riktīgo gleznu, es nedomāju moderno mākslu, kaut gan tur arī ir pilns ar krāsām, pilns ar toņiem, bet tādu baroka stila 18. gadsimta, jā, tur renesanses stila gleznas dažādas, kur ir riktīgi, tur cilvēki, priekšmeta emocijas, viss ir atveidots tajā gleznā, daba. Detalizēta, cik vien var. Kā jūs domājat, varētu atveidot to visu, izmantojot limitētu krāsu paleti? Jeb tā glezna ir tāda tikai tāpēc, ka tur ir ēnas, tumšais, gaišais un krāsu spēle. Un tas padara to dzīvu un īstu visu. Un ja jūsu telpa būtu baltās, tikai baltos toņos, gaišos, kā mums daudzās filmās, tajās utopiskajās filmās mēģina parādīt vienmēr to visu to utopisko vidi, tādu vienveidīgu, viendabīgs materiāls, viena veida apģērbs visiem, gaišs vai pelēcīgs tāds
Jā, tajās visās vairāk mazāk utopiskajās filmās jūs redzat, ka plus mīnus ir šādā formātā mēģina pasniegt, parādīt, kāda tā utopija būtu, ja viņi būtu. Šāds, tāds vienveidīgs. Plus vēl tur tiek parādīti cilvēki, ka viņiem nav emocijas, ja emocijas tiek noslāpētas vai no kādiem medikamentiem vai kaut kādā ģenētisko inženieriju kaut kādā veidā tiek noslāpētas, lai visi ir vienādi, tā kā biorobotiņi. Maksimāli pietuvina šitādam stāvoklim. Nu, izskatam, vizuālajiem arī iekšējiem. Un cik tas viss uzreiz kļūst tāds tukšs, viņš ļoti daudz zaudē. Zaudē to krāšņumu. Un šī iemesla dēļ šeit mums visur ir šīs krāsas. Lai nebūtu tāds kaut kāds šaurs, kaut kāds virziens, šaurs leņķis skatīšanās, jeb šaura palete, limitēts, lai būtu maksimāli plats, maksimāli plašs izpausmes tas areols. Kādās krāsās tu vari zīmēt, kādās krāsās tu vari izpausties. Tavu gleznu tu vari visus tonīšus piemeklēt, no super gaišiem līdz super tumšiem, atveidot sauli vai mēnesi naktī, ja, kā viņš atspīd ūdenī, viss tev ir tumšs un tad ir spilgts mēnesis. Un to ar krāsu toņiem var izspēlēt tikai. Un tas ir iespējams tikai tāpēc, ka ir tumšais, ļoti tumšs, kurš palīdz gaišajam parādīties. Un gleznas un viss jums riņķī, kas jums ir, ko jūs varat vērot, ja, katrs savā vietā, kur jūs atrodaties, tas viss jums parāda, cik ir liela nozīme šīm dažādām krāsām, spilgtumiem, asumiem, toņiem, ēnām. Jo tas viss dod šo bildi, bagātīgo, piesātināto, šo krāšņo bildi. Tas dod šo daudzveidību. Tieši šī iemesla dēļ visādas kultūras dažādas, kas ir tradīcijas senās, reliģijas daudz un dažādas, viņas dod šo krāšņumu kultūru. Tieši priekš šejienes tas princips ir visur, ja, tas dievišķais, ka viņš izpaužās šajā milzīgajā daudzveidībā. Viņš nav balta lapa, kā kāds mēģina stāstīt, ka mums jāiet ir uz baltu lapu. Es arī to esmu stāstījis, bet tas ir drusku savādāk. Tas ir domāts, ka tu uztverē savā esi kā balta lapa, kurā tu nevērtē gaišs vai melns, uz baltas lapas var visi izpausties. Tas ir domāts šādā veidā. Kad tu skaties caur tādu prizmu, ka tev viss ir tas, kas izpaužās vienā. Bet, lai tev nebūtu pieķeršanās pie balta vai melna, pie tāda toņa vai tāda toņa, tev jāredz visa bilde kopumā, ka tas viss ir glezna. Un bez vieniem elementiem nebūtu otri iespējami. Vajag visas krāsas toņus, visas paletes, visu vajag, lai tu varētu uzgleznot šo brīnumaino gleznu. Mēs dzīvojam milzīgā gleznā, kas ir dzīva, kustīga, nepārtraukti mainīga un krāšņa, jo viņa ir pilns ar dažādām krāsām, toņiem, toņu mainībām. Un cilvēka izpausmē tas ir emocionālā daba. Emocionālā palete ir tā pati krāsu palete. Ir dažādi cilvēki līdz ar to, kur ir tur tumšajos toņos, ir dažādi cilvēki, personāži, kas ir tumšajos dzīves brīžos, ir kari, ir nelaimes, ir katastrofas, ciešanas, nāve, kas skaitās melns kaut kas. Bet bez tā visa nebūtu pilnīga glezna. Un sanāk, ka, lūk, jūs tagad sēžat savā vietā, ja, kur es jums stāstīju, kaut kādā tur istabā vai telpā, jums riņķi ir dažādi priekšmeti ar dažādām šīm krāsas toņiem nokrāsām.
Jums ir konflikts, ka, pieņemsim, jums ir televizors tumšs, kad viņš ir izslēgts melns. Vai jums ir kaut kāds maks no melnas ādas, jā, vai kur dīvāns jums melnā krāsā, kādam viņš ir brūnā krāsā, kādam ir zils, kādam pelēks, bēšīgs. Jums ir konflikts ar to, ka ir dažādi šie priekšmeti dažādos toņos, vai ka gleznas ir uzzīmētas dažādās krāsās, kad jūs vienkārši esat galerijā kaut kur vai žurnālā, jūs skatāties uz gleznu, ka tur ir dažādi šie krāsu toņi. Jums ir šis konflikts ar to? Nav. Kāpēc ir jums šis konflikts ar pasauli, kas ir tieši tāds pats dažādu krāsu toņu izgaismojums? Kādam nepatīk tie tumšie toņi, un viņš visu laiku ar to cīnās. Kaut gan tas veido kopistisko šo gleznu dzīvīgo. Pretējiem varbūt nepatīk tie gaišie toņi, un viņš mēģina visu aizmālēt tumšos toņos. Viņam liekas, ka tie toņi nav pareizie. Vajag savos toņos zīmēt. Un sanāk, ka dēļ tā, ka jums ir šī nav pilnīgā šī izpratne, ka visi riņķi ir tāda pati glezna, dabiskā, dievišķā. Jūs neizprotat to, ka ir šie dažādie toņi un ka viņi ir vajadzīgi, jo ar to ir uzzīmēta visa dzīves aina, cilvēciskā piedzīvošanas aina. Jums ir konflikts ar to visu. Jūs kā tāds maziņš pikselītis, kurš ir vai nu balts vai melns, ja mēs paņemam jebkuru gleznu un no viņas mikro daļiņu kaut kādu mikroskopisku atdalām, un tā daļiņai tur trāpās kaut kāds tonis, un priekš viņas tās daļiņas vispārējā glezna, kur ir kaut kāda cita toņa, jā, tas jau vairs nav viņas, viņa ar viņu cīnās, kaut gan tā mazā daļiņa ir neatņemama visas lielās gleznas sastāvā. Un sanāk, ka ar visu pasauli viss ir kārtībā. Tāpēc, ka viņi ir speciāli tādi izdomāti, dievišķi, sākotnēji, ielikta, lai būtu milzīgā šī toņu daudzveidība, milzīgā šī iespēja un izpausme daudzveidība. Un kad cilvēkam rodas konflikts ar kaut ko, kas viņam kaut kur nepatīk, tas ir tikai tāpēc, ka viņš sevi personificē ar šo mazo pikselīti, šo mazo daļiņu. Un šī mazā daļiņā ir kaut kāda sava krāsas toņu palete. Un viņa caur šo savu krāsas toņu paleti domā, ka visai lielai bildei ir jābūt tieši tādai, kā viņas šīs mazāk toņu paletīte. Bet tādā veidā šī mazais pikselītis izkrīt ārā no visas gleznas, jo viņš saka cīnīties ar gleznu visu lielo. Sanāk tajā brīdī cilvēks, ja viņa prāts, viņa ego cīnās ar dievišķu, ar Dievu. Ja viņam kaut kas nepatīk. Un es runāju nevis par fizisko izpausmi uz āru, kā darbību, rīcību, bet par emocionālu iekšējo stāvokli. Ka tu esi cīņas pozīcijā, iekšēji. Jo tikpat labi, varbūt tavs dzīves ceļš ir pārstāvēt tādu krāsu paleti, un tavs dzīves ceļš ir darboties, lai ir līdzsvarā viss, lai pārāk visa glezna melna nepaliek un drūma. Un tu to dari jau nevis no kaut kādas cīņas iekšējās pozīcijas, bet tu to dari no sava iekšējā aicinājuma pozīcijas, un tad tas būs pilnīgi savādāk, tu būsi savā vietā un pildīsi savu darbu. Tāpat arī otrā pusē, kad ir viss kaut kāds pārāk pūkains un gaišs kļūst, tad, ja atnāk kaut kas tumšais, tumšos toņus iedot tajā visā gleznā bildē, lai viņa atdzīvojās, lai viņa nav pārāk viendabīga. Un tā strādā vispār visa daba. Dievs tā strādā. Nevis strādā, bet izpaužās. Un vispār pati būtība, kas tad ir jāsaprot, ka šeit, lai būtu šis dzīvīgums, šis krāšņums, šis piedzīvojums, šis
pilnība ir visi toņi, krāsu toņi. Un viņi var izpausties, un tas ir normāli, tas ir dabiski. Un tev vienkārši tādā veidā jāredz viss, ka nav nekas nepilnīgs, viss ir pati pilnība. Un caur šādu stāvokli jau jārīkojas un jādarbojas. Jācīnās, ja ar kādu gribās cīnīties caur tādu stāvokli, ka viss jau ir pilnība. Jo par nepilnīgu to padarīt tikai kaut kas, kas pats ir nepilnīgs. Tas, kas pats jau ir pilnīgs, pilnība, viņš automātiski visus uztver arī kā pilnību. Un tad jautājums, ja tu uzskati, ka te kaut kas ir nepilnīgs, tātad tu ar to apgalvo to, ka Dievs ir nepilnīgs? Dievs ir visur esošs, visaptverošs. Ka visaptverošs ir nepilnīgs. Vienkārši padomā par to, ko es stāstu. Tie vārdi tevī tagad atmodinās kaut kādas tādas pārdomas, kaut kam dziļākam tavu uzmanību virzīs. Un kādu laiku, kamēr tu esi šajā procesā, tu vari varbūt piedzīvot kaut kādas interesantas atklāsmes. Pēc tam tev tas atkal atgriezīsies viss atpakaļ, kā es pašā sākumā teicu. Dzīve tev aizraus atkal vecajos modeļos, domās. Bet vismaz šo īsu brīdi, kamēr tu skaties šo video, tevi notiek kaut kādi citi procesi. Un kad tie procesi notiek, ar viņu palīdzību tev ieslēdzās šī apzinātība. Tu tajā brīdī esi pats ar sevi. Un kad tu esi pats ar sevi, tu pieslēdzies visaptvarošiem dievišķiem. Un notiek garīgai vingrināšana. Garīgo vingrinājumu tu tikko veici, skatoties šo video. Protams, ja tu viņu neskaties, tur paralēli runājoties ar kādu, kreisajā rokā ēdot čipsi vai popkornu, 10 reizes apstādinot, skrienot kaut ko vēl padarīt. Tev tad ir uzmanība labi, ja 3-5% uz šo informāciju un pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā, 20% tika uztverti, tad. Un tad, ja tu tā dari, tad vienkārši padomā, kāpēc tu tā dari. Un kad tu šādi uztver saturu, vispār tādu, teiksim, šāda veida saturu, tu tādā veidā patērē. Kāpēc? Kāpēc tu nevari 100% veltīt tam saturam? Un ko tev tas vispār dod? Vai tu kaut kādu iegūmu gūsti šādā veidā, ja tu šādi patērē šādu saturu?